Noslēdzot iedzīvotāju atzinību iemantojušo izstādi LS.20 Nacionālās valūtas mākslas gadi, Latvijas Banka izdevusi grāmatu, kas piedāvā iepazīties ar lata naudazīmju dizainu un tā autoriem. Izdevums kalpo kā pateicība Latvijas Bankas 20 gados izlaisto atjaunotā lata naudazīmju māksliniekiem. Banka ir spējusi piesaistīt varētu teikt, tāda savā mākslinieckajā izdomā un arī profesionālajā varēšanā visspēcīgākos no visspēcīgākajiem māksliniekiem, kas uzkrāja savu enerģiju, teiksim, tēlniecībā, teiksim, instalāciju mākslā, teiksim, scenogrāfijā. Tā ir ārkārtīgi īpaša specifiska enerģija, un tad viņi šo enerģiju pārstrādājuši, akumulējuši un integrējuši tai mazajā monētas diskā. Grāmatā apskatām mākslinieku fotoportreti, mākslas darbu reprodukcijas, izlasāmas mākslinieku radošās biogrāfijas, ko papildina mākslas zinātnieces Ramons Umblīšs veiktā naudas zīmju dizaina izveidē, ievēroto principu un metožu analīze, ārvalstu ekspertu viedokļi un Latvijas Bankas monētu dizaina komisijas locekļu atzinumi. Manuprāt, kad ir šis piepildījums šajās monētās un ka tas nes līdz to, ko mēs bieži vien apzīmējam ar vārdu skaistums, bet ka tur ir arī šis saturiskais aspekts, ka mēs no savām ētiskajām, savām morālajām gaidām pēkšņi atrodam atbildi jomā, kas bieži vien ir ārkārtīgi neparasta naudas mākslā. Nevis, teiksim, lielajā stājmākslā, bet naudas mākslā. Jo tā lietiņa ir tāda, ka tas mazais monētas disks prasa ārkārtīgi koncentrētu enerģiju, un tie mākslinieki to enerģiju ir dāvājuši nesātīgi. Grāmatā ietverts Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Dainis Teters pārdomas par terminu nauda izcelsmi un saturu, vēsturiski materiāli par atjaunotā lata tapšanas pirmsākumiem un informāciju par Latvijas Bankas sadarbību ar sabiedrību naudas zīmju dizaina jomā. Grāmata interesantiem būs pieejama Latvijas publiskajās bibliotēkās, kā arī interneta versijā.